Sveicināti, mīļie skatītāji! Man liels prieks būt šodien studijā, un Brīvības studijā esmu aicinājusi viesi, mediķi Olgu Tatārincevu, kurai ir 20 gadu darba stāžs, bakalaura grāds, un sarunu vadīšu es, Vineta Tomsona-Lipšāne. Olga, man liels prieks tev redzēt. Mēs esam attālināti, pazīstamas bijušas, bet klātienē pirmo reizi tiekamies. Lūdzu, pastāsti par sevi, par piedzīvoto pēdējo 2 gadu laikā un par saviem vērojumiem, par to, kas tev satrauc un ko tu varētu ieteikt. Lūdzu, pastāsti. Pēdējo laiku es strādāju Gaļezeras slimnīcā, radioloģijas nodaļā par māsu un strādāju arī ģimenes ārsta praksē. Man bija ļoti labi kolektīvi gan tur. Mani neviens nespieda vakcinēties, izņemot pēc tam vadības rīkojumus. Un par lēmumu nevakcinēties es nonācu tādā veidā, ka pirms vairākiem gadiem, vēl stipri pirms pandēmijas, es sastapos ar informāciju par bērnu vakcināciju, kura radīja blaknes. Pārsvarā tas bija autisms. Mūsu valstī par to runāja Ailīta Folkmane, mazliet mēs bijām pazīstamas arī personiski, un arī bija daži raksti žurnālos, kur stāstīja, ka bērniem pēc vakcīnām mēdz būt tāda blakne kā autisms. Jā, tā ir autoimūna saslimšana. Jā, jo tas bija diezgan skumji. Es sāku pētīt informāciju vairāk, es uzzināju, ka ASV, piemēram, ir ļoti daudz pošu diezgan agrīnā vecumā nepamatoti bērniem. Un bija arī ārsts, kas stāstīja par to, kurš nepamudināja cilvēkus, vecākus vakcinēt bērnus. Un viņš teica, ka bērni slimo mazāk, un ja arī slimo, tad vieglāk. Un punktu šim visam pielika mana pieredze pie ģimenes ārstes, kad es gāju pie viņas uz kārtējo vizīti, un viņa teica, ka man jāpoties pret difteriju, jo pagāja jau 10 gadi. Es atteicos. Daktore teica, ka es varu parakstīt atteikumu, es piekritu, un pēdējā brīdī viņa teica, ka mēs varam uztaisīt analīzi uz antivielām, un antivielas bija labas. Tā kā paldies daktorei atsevišķi par to, ka bija tāda pieredze, es pārliecinājos, ka sākumā vismaz vajag pārbaudīt, vai ir antivielas pirms potēt. Un kopš tā brīža es izlēmu, ka es nevēlos vakcinēties, bet es nebiju antivaksere. Es uzskatu, ka ja cilvēki grib, kāpēc nē? Protams, izņemot pēdējo laiku, kas ir tagad. Jo tā nav vakcīna, vai ne? Kā mediķi. Tā nav dzīva vakcīna. Jā, tāda, kādas vakcīnas bija līdz šim. Šī te jā, nav. Tā ir savādākā. Jā. Pašā sākumā man bija sajūtas, ka tas nav īsts pasākums, kā arī bija visādas dīvainības, kas mani par to pārliecināja. Piemēram, kad pasludināja pandēmiju, mana apkārtne neviens neslimoja. Es nesaku, ka nekur, bet mana apkārtne neviens. Tad, kad sāka slimot, es apzvanīju savus tuvus paziņas, viņu draugus, viņi slimoja visi viegli. Un tad, kad sāka mirt, tad reāli tas notika bet tikai slimnīcās, mājās neviens nenomīrā. Un arī miršanas gadījumi mana apkārtne bija pārsvara pēc potes saņemšanas. Es runāju ar kolēģi, mums bija diezgan atklātas sarunas par šo, un kolēģi man teica, Olga, es esmu sapotējis pats, es esmu sapotējis savu sievu, omīti, onkulīti, un nevienam nekas nav. Un es teicu, ka man nav pamata jums neticēt, bet citur es redzu pavisam citu bildi, un tad bija pirmā reize, kad es sapratu, ka ir kaut kas vēl, kaut kāds mainīgais lielums, ko es neredzu. Un tad es sapratu, ka iespējams vakcīnam ir dažādas sērijas, kas tagad apstiprinājās. Likās arī, ka tādā nopietna situācija ļoti trūla reklāma iet sabiedriskajā transportā ar priecīgām sejām un pleca parādīšanu, kas man liekas absolūti neatbilstoši nopietnībai. Tāds padomju laiku bildes man atsauc atmiņā padomju laiku. Kaut kas pilnīgi garām, manuprāt. Jā. Tad, piemēram, es klausījos interviju Ludmilu Vīksnu, kas ir epidemioloģija, kura teica, ka mums vairāk jāuzmanās no pošu blaknēm nekā no slimības sekām. Šīs video man ir, to arī redz citi,
Un tagad, es nezinu, ko tagad viņa stāsta, bet es sapratu, ka tagad viņa vairs nerunā to, ko teica agrāk. Diemžēl. Jo ārsti arī ir iebiedēti, kā mums mediķis šeit studijā arī stāstīja. Jā, bet, paldies Dievam, ir citi ārsti, kas nebaidās teikt par reālo pieredzi, kas ir ļoti būtiska. Man bija ļoti dīvaini, ka antivielas neņem vērā. Man ir daudz ko pastāstīt par šo, jo cilvēkiem bija gan 4000 antivielas, gan 16000 antivielas, un vienalga viņus spieda vakcinēties. Nu jā, es šeit uz studiju biju aicinājusi skolotāju Sofiju Ševirjovu, un viņa bija jau pārslimojusi pirms šīs obligātās vakcinācijas ar 15. novembru. Viņai antivielas turpināja kāpt un augt, un tik un tā viņa atlaida, neraugoties uz to, ka viņa nevarēja saslimt pēc šīm antivielām. Tas nozīmē... Tad, kad viņa 1. aprīļa atlaida, kur ne Igaunijā, ne Lietuvā, ne, protams, Zviedrijā un citur, vairs nebija obligāta vakcinācija, mums turpināja atlaist, tad Sofija ņem un saslima. Jā. Bet tiešām netika ņemts vērā šīs antivielas. Tas zinu, Lietuvā ņēma vērā 2 mēnešus teva šo te. Ka nerūp veselība pa īstam, ka rūp kaut kāds citas lietas, ka mērķis ir, manuprāt, kaut kāds cits. Ļoti dīvaini bija tas, ka izveidoja konsīliju, kurā neviena vārda nebija pieminēts par to, ka palīdzēs cilvēkiem, kuriem nedrīkst vakcinēties, nevakcinēt. Bija vārds atlikt vakcināciju. Tas bija vienkārši šausmīgi un smieklīgi. Bet taču neņēma arī vērā kontraindikācijas. Citur pasaulē tā ir, ja pieņemsim ir anafilaktiskais šoks. Mums arī šeit bija viesi, kurus es aicināju, Ināra Vīķa, ja bija Gunta Strupka, kur jau medicīnas kartē bija rakstīts anafilaktiskais šoks. Vienalga mūsu pianists, zina labāk, un tā tad lika visiem vakcinēties, tikai nomainīt šo te. Tāpēc jādomā patstāvīgi, jācenšas atrast cilvēkus līdzīgi domājuši, kuri zina vairāk zinātniekus, mediķus, ārstus, epidemiologus, imunologus, kuri ir atgriezniskā saite, kuri reāli strādā ar šiem pacientiem pēc vakcinācijas, piemēram, kuri zina, kādas tās sekas ir. Tas ir ļoti būtiski. Tāpēc, Olga, ir ļoti brīnišķīgi, ka tu esi atnākusi, drīkstas tu vispār, jo tieši mediķis to vislabāk redz. Jo, masu informācijas līdzekļi taču runā pilnīgi pretējo, un cilvēki, diemžēl, tic, un es arī pat saskaros, ar kolēģiem, kurām pat ir maģistra grādi, kurām ir 2 augstākās izglītības, viņi vispār nemeklē informāciju, viņi tikai it kā tic zinātnei, un viens gadījums pat bija, man bērni teica, viņi jau labāk orientējās, es neklausos šāds negatīvs ziņas, bet tas taču ir mūsu veselības jautājums, mūsu dzīvības jautājums. Es domāju, gudri cilvēki analizē, domā, pēta. Pēta arī, bet ir kaut kādas pārliecības, ka citi zina labāk. Es prasīju vienai kolēģei darbā, kāpēc viņa vakcinējas. Viņa teica, tu taču zini, mēs esam mediķi, ja vajag, tad vajag. Mēs esam tā audzināti, ka mēs skrienam palīgā. Mēs nebaidamies no tām briesmām, mēs ejam. Un ja mums saka, ka vakcinācija palīdzēs visai pasaulē, mēs to daram. Nepadomājot. Jā. Brīnišķīgi bija Marinas iznāciens, Karmatovskas. Es viņai ļoti pateicos no sirds par to, ko viņa teica, jo tad, kad atnāca šī informācija, mūsu nodaļā apmēram pazibē tā, ka kaut kāda felčere bez maz vai dzērāja kaut kādas muļķības stāsta televīzijā, ne, bet Facebookā. Un tad es sapratu, ka man jāsameklē šis video, jo es gribu saprast, kas notiek, jo viss tas, kas bija līdz šim, lika man aizdomāties dziļāk par šo. Un tad es sapratu, ka tā terapija tiešām var būt neadekvāta, neatbilstoša, jo protokoli nekad neizvērtē individuāli pacienta stāvokli. Protokoli saka, ka visiem ir viens. Jā. Un kādi protokoli mēs toreiz nezinājām, bet es domāju, ka nesavlaicīga, nepareiza ārstēšana kļuva par iemeslu tik daudzu cilvēku nāvēm. Ļoti skumji. Man bija vairāki pacienti, paziņas, bijušie pacienti, kuri stāstīja par sekām, kas bija ļoti smagas. Man bija arī viens dakteris osteopāts, kurš stāstīja, ka padomju laikā bija ļoti smaga gripa, kas no kuras nevarēja izvairīties nekādīgi. Un tā bija tik smaga, ka nevar salīdzināt ar to, kas tagad notiek, ka tas nav nekas salīdzinājumā ar to, kas ir tagad. Un viņš, diemžēl, nomira, viņš sapotējās. Es viņu redzēju tieši pirms potes,
un es viņu redzēju tieši pēc potes. Viņš izskaties vienkārši briesmīgi. Bija ļoti skumji, ka tā brīnišķīgs cilvēks bija un ārsts. Diemžēl. Jā. Es gribēju vēl pieminēt mazliet faktčekerus, jo tad, kad es lasu informāciju, ka cilvēki dalās ar to, ko viņi piedzīvo, vai ar kaut kādiem pētījumiem, faktčekeri saka, ka tā nav, es lūgtu kaut kādu pamatotu zinātnisku informāciju, kāpēc tā nav, jo mēs balstamies uz zinātniskas informācijas, uz pašu pieredzes, uz ārstu pieredzes, uz reāliem gadījumiem, un nevar vienkārši teikt, ka Marina ir dzērāja, vai ka Aivis ir politiski kaut kā noskaņots. Svarīgi saprast, ko šie cilvēki ir pateikuši nepareizi. Ja viņi saka, ka vakcīna nepalīdz pret saslimstību, un tā ir reāli ir, nevar neko likt pretim. Ja viņi saka, ka vakcīnai ir blaknes, un tās ir, nedrīkst to neievērot, nepamanīt. Jā, man šķiet, ka tas ļoti būtiski. Jā, zinu, Olga, es pat ar to saskāros un arī turpinu saskārties, kāda, teiksim, arī šeit sarunās ar Edgaru Medni tika šie ieraksti cenzēti un nonāca jau viens pēc otra tik tālu, kad pat foto ar Andri Doveiku, kuram pēc vakcīnas nomira sieva Aija, uz šīs bildes parādījās uzraksts, kad foto maldina, foto ir cenzējams, jā, ir nepatiesi. Lai ir pierādījumi oficiāli pamatotie. Tad, protams, es arī zvanīju Spriņģei, kā foto var maldināt. Arī jūsu foto tādā gadījumā maldina, un viņš ir neprecīzs, jā, un nav kopsakarību. Un mani raksta Facebookā pazūd pat pilnīgi bez pēdām. Es zinu, ka, piemēram, es biju 32. raidījumā pie Smana, un Edgars Vejs, tas raidījums vispār pilnīgi pazuda. Viņš vienkārši vairs nav. Nevis spēlēkais filtrs, jā. Un šobrīd arī tikko man ziņoja, ka cilvēks, kas komentē manus pēdējos ierakstus, vienkārši, ja viņš komentē, viņš tiek bloķēts. Tā kā, es arī esmu ritīgi zem lupas. Tas ir svarīgi, ka mēs par to runājam. Paldies jums par darbu. Jo vairāk jūs cenzējat, jo vairāk es gribu runāt taisnību. Jā. Un paldies, protams, tiem cilvēkiem, kuri vispār runā, jo bez runāšanas, bez komunikācijas, bez satikšanās, bez tik lielas informācijas nevarētu notikt šī intervija, jo tas nav tas, ko es personīgi visu salasīju. Tas ir juristu darbs, mediķu darbs, pacientu darbs. Tas viss ir pateicoties arī kanālam pirms izlem ieskaties. Jā, par šo kanālu, Olga. Mēs jau īstenībā arī tur arī tā satikāmies. Pirms tam nedaudz darba grupā Blaknes, kur mēs centāmies apspriesties, kā labāk palīdzēt cilvēkiem. Lielu paldies, saku Juristei Jagitei Galiņai un visiem, kas tur ir. Edgaram Mednim, Laurim Līcītim un tiešām arī tev. Un tālāk Vadimam Petrovam, Ivetai Lauciņai, kuru mēs tā kā šo darba grupu trietā sākumā izveidojām. Tad jau tālāk mēs tevi piesaistījām. Un tad radās doma Telegram kanālu pirms izlem ieskaties, arī ko mēs kopīgi veidojām, bet Olga, tu viennozīmīgi esi tur visaktīvākā. Tu atbildi uz cilvēku ziņām, tu lasi, un tās ziņas ir simtiem. Jau šobrīd tūkstošiem, jā, un teiksim, man laika trūkuma dēļ nav laiks izlasīt. Kādi ir šie lielie secinājumi? Kur tev cilvēki no Latvijas tautas raksta par blaknēm, kaimiņam, radiniekiem? 5 aktuālākās tādas, biežāk sastopamās, jo tev ir tādi jau secinājumi izveidojušies. Laikam tas galvenais būtu tas, ka pamatiemesls vakcinācija nav veselība. Tas ir jāsaprot. Pamatiemesls vakcinācija ir darbs. Un, diemžēl, vairāki cilvēki zaudē gan darbu, gan veselību dēļ šīs potes. Tas ir ļoti skumji, bet tas ir tāds pamatsecinājums. Bet laba ziņa ir tā, ka arvien vairāk cilvēku mostās. Daži raksta privāti, negribot publicēt savu niku un stāsta, kā viņiem iet. Un iepriecina tas, ka arī tie, kuri vakcinējas ar dziļu pārliecību, ka tā var glābt pasauli, viņi tagad redz to bildi vairāk, plašāk. Un mans aicinājums ir skatīties plašāk uz šīm lietām, jo tas nav, te neiet runa tikai par veselību. Te iet runa par kaut kādiem pasaules procesiem vispār. Labprāt padalītos ar informāciju no tiesās, jo mēs iesniedzam ar juristi tiesā
dokumentu. Mums jau ir tagad 3. tiesā, apelācijas tiesā. Atbildi man bija 21. septembrī, tieši aizvakar. Un tajā, protams, pagaidām noraidīja mūsu lūgumu atcelt šo likumu. Daudzi domā, ka vakcinācija ir beigusies un ka pasludināja, ka nevajadzēs potes, bet pirmkārt nekas nav beidzies. Vakar iznāca Gaiļezeras slimnīca rīkojums par pērtiķu baku potēm. Tagad tas gan ir ieteikums, rekomendācija, tas nav rīkojums, kā arī studentiem nedrīkst strādāt bez certifikāta, ja viņi iet praksē. Tas faktiski nozīmē, ka līdz prakses laikam viņi studē, pēc tam viņi vienkārši var iet prom. Un slimnīcā turpinās arī vakcinācija pret Covid-19. Es sapratu, ka ar aktuālu pote, kas, manuprāt, pēc būtības, pēc noklusējuma nevar būt aktuāla, jo, lai izveidotu vakcīnu pret aktuālu poti, vajag zināt, kāds vīrus ir tieši tagad. Bet visas vakcīnas, kuras tieši tagad, viņas balstās uz tiem pētījumiem, tiem vīrusiem, kas bija pagājušajā gadā. Tā kā aktuāla pote pēc noklusējuma nevar būt. Es centīšos īsumā izstāstīt par tiesas atbildēm par vakcīnām. Pirmkārt, kabinetu ministrs ir pārsniedzis savas pilnvaras. Viņš neņem vērā Latvijai saistošus starptautiskus dokumentus, pasaules pieredzi ārstēšanā un profilaksē, noliedz, ka tādi vispār eksistē, uzskata, ka vakcinācija ir vienīgais veids, kā palīdzēt cilvēkiem. Tā nav. Vairākās Eiropas valstīs, piemēram, tika pielietots ivermektīns, par kuru Latvija nedrīkst runāt, bet šis preparāts tiešām palīdz. Jāsaka paldies Edgaram Mednim un Laurim Līcītim, kur par to runā. Jā, ja es pareizi sapratu, Amerikā viņš tagad vispār ir apstiprināts ārstēšanā un, piemēram, neņem vērā pētījums par D-vitamīnu. Ja D-vitamīns cilvēka organismā analīzes ir ap 50 vienībām, tas jau krasi samazina smagu slimības gaitu un nāvi. Tas ļoti būtiski. Tāpat vakcīnas uzskata, ka ir izgājušas visas pētījuma fāzes. Tā nav. Žurnālā Ieva tika publicēts raksts, kur intervēja profesoru Kloviņu, kurš pateica, ka Pfizer vakcīnām konkrēti 3. pētījuma fāze beidzās 12. mēnesī decembrī 2003. gadā. Tas nozīmē, ka tikai nākamajā gadā. Un 3. fāze ir vissvarīgākā. 23. gadā. 23. gadā. Jā. Kaut ko citēju, vai tik vēl nepagarināja? Nezinu, bet šī ir visbūtiskākā fāze pētījumam, un vēl nav beigusies, un mums saka, ka tās ir drošas. Tas pēc noklusējuma nevar būt drošas. Saka, ka vakcīna efektīva, jo cilvēku vidu, vakcinēto cilvēku vidu infekcija tika atrasta daudz retāk nekā populācija kopumā. Taču vakcinētie cilvēki varēja netestēties. Ja viņi var netestēties, šīs grupas pēc noklusējuma nevar salīdzināt. Kā? Jā, šobrīd jau Uga Domis pat pateica, ka vakcinētie slimo smagāk, nevakcinētie slimo vieglāk. Jā, es atceros šo raidījumu. Jā. Tāpat par vakcīnu drošību var parādīt Pfizer post-marketing experience, kur ir blaknes uz 8 lapām. To var atrast internetu un izlasīt. Nav tā, ka tur nav nekādu blakņu. NVD, manas kolēģis meitenes, kuras strādāja pie ģimenes ārstiem, teica, ka NVD sūtīja ģimenes ārstiem dokumentu vēl pirms gada, ka vakcīnam ir miokardīti kā blaknes. Ja jau tas bija zināms, par to vajadzēja ziņot plašāk un aizliegt šo, sevišķi jauniem cilvēkiem. Klauda, Rīks, es nedaudz iestarpināšu. Es sekoju jūsu Skuļevskas lietai, un man ļoti sāp šis gadījums. Un pateicoties, vadījumā mēs arī tā kā jūsu Skuļevskas klāsu Vitu pamudinājām, lai viņa runā, neklusē. Paldies jums par šo. Tas nonāca līdz Domburām šis raidījums. Un Domburs būs aicinājis Zāļu valsts aģentūru. Es redzēju. Kā tev kā mediķei šī viņa atbilde, ka no Pfizera nav iespējama tromboembolija plaušās, kas bija uzreiz Skuļevskai. Viņi atbildēja, ka mums ir tādi algoritmi,
kas parāda, ka nav iespējams. Mēs taču zinām, mēs pētījām ārzemju materiālus ar mediķiem, es runāju, ka ir šīs tromboembolijas, ir trombi. Sakarā ar šo Latvijā viss es ļoti gribētu aicināt runāt pat anatomus, kas veids pat anatomisku izmeklēšanu. Es domāju, ka te būtu ļoti interesanti. Tas ir noziegums, manuprāt. Tas gan ir noziegums, jā. Jo šeit pat pēc autopsijām, ja neko cilvēks nevar pierādīt, viņi nepierāda šo saikni. Sanāk novēla uz, es domāju, ka cilvēki zina, ko uz viņi dara. vācu firmas Bayer Jasminēla kontracepcijas līdzekli, ka tur principā pilnīgi citi trombi būtu gadu gaitā veidojušies, nevis tādi jauni veidojumi 40 dienās, kā bija uzreiz. No hormonāliem līdzekļiem tik tiešām var būt trombembolija. Man pašai praksē bija gadījums, kad sieviete bija ar trombu plaušās, kad viņa nomainīja kontracepcijas veidu. Tā ir. Bet cik es sapratu, pēc vakcīnām ir pavisam cita veida trombi. Jā. To nevar salīdzināt ar trombiem. Jā, es tev arī jautāju, tad visbiežākās šīs te blaknes tie trombi, asinsspiediens? Ļoti daudz, tās ir polineiropātijas, tie ir trombi, tie ir nekontrolējams asinsspiediens, aritmijas, visādas lietas. Alerģijas ļoti daudz, jā. Cilvēku nogurums, vienkārši tādas problēmas ar asinsvādiem, ar galvu, ka tu esi dūls, ka tev ir nogurums, ka tev ir smagi, grūti piecelties, nav enerģijas. It kā liekas nekas tāds, bet grūti ar to sadzīvot. Tad, kad tiesa atbildēja, ka vakcīnas nav eksperimentālas un pamatojas uz to, ka tās bija reģistrētas Eiropas zāļu aģentūrā, ļoti būtiski ir pieminēt, ka Eiropas zāļu aģentūra pati nav veikusi pētījumus. Viņa uzticējas farmācijas kompānijām, kuras ir veikušas pētījumus. Līdz ar to, ņemot vērā, ka tas ir liels biznes vai plāns, mēs nevaram uzticēties farmu kompānijām, kuras no tā pelnā. Mums svarīgi veikt pašiem savus pētījumus un skatīties, kā ir mūsu valstī, kā tas notiek. Zini, tieši mūsu valsts ir īpaša brīnumzeme. Es varu piekrist, jā, ir tas ir vispasaules. Īstenībā īpaša brīnumzeme, jo, kā es jau teicu, ne Igaunijā, ne Lietuvā 1. aprīlī nebija vajadzīga obligāta vakcinācija. Jā. Atkārtošos vēlreiz, man pazīstams skolotājs, viņus stiepa to laiku, ņēma bezalgas atvaļinājums, pat uz slimības lapām stiepa, dīkstāvu bez atalgojuma, sagaidīja to 1. aprīli un tika atlaisti. Jā. Cilvēki nebija nekāda loģika. Vienkārši izmisuma meklē glābiņu. Es redzēju, kā viņi slimnīcās, pie ģimenes ārsta man grūti teikt, jo mēs bijām dažādos kabinetos. Daktarei bija viens savs kabinets, man bija savs kabinets, līdz ar to es nezināju, kā tur tas notiek. Bet cilvēki izmisuma meklē glābiņu, viņi gribēja izmeklēties pirms potes, viņi gribēja, es nezinu, kā man stāstīja, paņemt slimības lapu vai pagarināt slimības lapu, tikai ne to. Jā. Tas ir pretrunā ar dabisko cilvēku vēlmi glābt sevi un citus. Es apvienotos, lai to darītu, bet mēs tā nedarījām, jo visi jūta, ka kaut kas nav. Vēl ļoti būtisks pētījums ir par to, ka tiesa raksta, ka vakcinācijas aptvere ietekmē vīrusa izplatību. Man ir pētījums par Gibraltāru, kur ir viena no vislielāk vakcinētām valstīm pasaulē, kurai šis pētījums veikts 68 valstīs un gandrīz 3000 ASV apgabalos un pierādīja, ka vakcinācijas aptverei nav nekāds sakars ar vīrusa izplatību. Tas ir jāzina. To nevar palaist garām. Ļoti būtiski, ka cilvēki, kuri vērsās tiesa, viņi šo informāciju arī sniedza. Tāpēc mēs nedrīkstam teikt, ka mēs nezinājām, kas būs. Mēs zinājām, jo bija visi cilvēki, kuri visu laiku par to runāja. Taču 31. martā šajā gadā Jauno ārstu biedrība ar RSU veidoja lekciju kursu par tiesībām medicīnā, kur teica, kur aizsargāja ārstus un ģimenes ārstus pret šo pacientu, nevaru vārdu atrast, ja pacienti vērsīsies pie ģimenes ārsta, ka, lūk, man ir blaknes pēc potes, šis likums aizsargā ģimenes ārstu, jo, lūk, viņš nezināja, ka tā var būt.
Bet, ja jau NVD rakstīja ģimenes ārstiem par miokardītiem, tad jau vismaz par miokardītiem mēs zinājām. Standarta atbildi, cik es dzirdu, kad ārsti atbild, tas noteikti nav no vakcīnas, tas jums noteikti nav no vakcīnas, tas jums ir no stresa, no pārpūles, un tā ir tāda standarta atbildi. Jā, es sarakstījos ar vairākam instancēm veselības ministrijas, piemēram, prasīju, vai es drīkstu strādāt ar Covid pacientiem, ar savu transportu, braukt pie viņiem uz mājām un viņus ārstēt. Ar ārstā zīmi, protams, ko ārsts nosaka, man atteica. Tas nozīmē, ka nevienam neinteresē pa lielam ne tava veselība, ne citu cilvēku veselība, interesē tikai tās potes. Jā. SPKC miršana statistika pieauga par 6,000, es skatījos vakar. Es nevaru interpretēt, cilvēki var pameklēt, paskatīties paši, bet tā ir. Zāļu valsts aģentūrai es rakstīju par kociņu bakstāmo sastāvu, jo tam bija dīvaina piegarša, un pēdējā reize, kad es testējos slimnīcā, bija 2 veidu kociņi. Kad es prasīju, kāpēc tā, man teica, ka kociņš 1 ir vakcinētiem cilvēkiem, kociņš 2 ir tiem, kas ir nevakcinētiem. Tas bija ļoti dīvaini, jo tādā veidā statistiku uztaisīt nav iespējams. Tas nozīmē, ka paši tie cilvēki, kuri testēs, ir dažādi. Tas bija ļoti dīvaini. Olga, es ļoti gribu vēl par tevi pašu. Es zinu, ka tu saslimi. Visas pazīmes liecināja, ka tas ir, tas saucamais Covid. Bet testus tu neveici šo deguna puļķīšu testu. Un tu izslimoji. Un kas ir īstenībā tiešām abrīnojami, tu neņēmi šo, neveic testu, attiecīgi tev nebija šis te certifikāts, šī te caurlaide, jeb zelta papīrs. Kas, manuprāt, ir pilnīgi absolūta varonība, jo es zinu, ka daudz cilvēki vēlējās saslimt, es to zinu, un daudzi meklēja saslimt tikai, lai dabūtu šo papīru, bet tu nevēlējies saslimt, nācās, izslimoji, līdzīgi kā gripu, bet tu neveici testu un neņēmi šo certifikātu, kaut arī tas tev varēja palīdzēt saglabāt darbu, tevi taču atlaida. Tā ir īsta varonība. Ļoti maz šādu cilvēku es zinu. Tas bija tik vienkārši tādā ziņā, ka tas nāca no sirds, tas lēmums. Tu negribi piedalīties šajā spēlē. QR kods bija domāts Eiropas Savienībā, lai atvieglotu pārvietošanas. Mūsu valsts izmantoja to patvaļīgi, izdomāja, kā viņu vēl var izmantot. Man negribējās. Bet par slimošanu man gribas ļoti pateikt paldies dakteriem, kuri neārstē pēc protokoliem. Man bija appusies plaušu iekaisums, es biju diezgan, man bija vidēji smaga saslimšana, bet man pirms tam bija diezgan smaga situācija dzīve, tas slaņojas vienkārši virsū. Bet man bija temperatūra 39,3 vai 39,6. Mani izārstēja bez antibiotikām, bez IVL. Man teica, tev jāveic elpošanas vingrinājumi 2 reizes dienā. Tie ir pieejami Googlā. Ja ierakstīt plaušu drenāža vaivari, tur ir bukletiņš, kur ir 13 ļoti vienkārši vingrinājumi. Dakteris man teica, vingro 2 reizes dienā, es vingroju 3. Un viņš teica, ka vajag plaušu drenāžu. Man paziņa veda pie speciālisti, kas veic man plaušu drenāžu ik pēc dienas. Pirmajā dienā es klepoju visu laiku, 3. dienā es gandrīz neklepoju. Un es nelietoju zāles. Ko tu vēl gribētu, Olga, pateikt, ko varbūt neesi minējusi? Es gribu teikt, ka es sazinājos arī ar cilvēku tiesību aizstāvjiem Latvijā. Viens cilvēks man uzrakstīja vērsties citur, un viens cilvēks man uzrakstīja, ka viņš šobrīd uzskata, ka viena cilvēka situācija nevar būt pārāka par sabiedrības situāciju. Uz ko man gribētos atbildēt, ka Oviedo konvencija pasaka pretējo, ka katra cilvēka situācija ir ļoti būtiska un cilvēku tiesības ir svarīgas šajā kontekstā, ka nedrīkst kaitēt vienam cilvēkam jebkuras sabiedrības labā, jo, kā mēs redzam, aiz sabiedrības stāv citi cilvēki, kuri to ietekmē, un sabiedrība var būt pusakla vai akla vai rīkoties nepareizi. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka kādam šajā sabiedrībā demokrātiskajā valstī nav tiesības izteikt savu vēlmi vai viedokli, kas nav pretrunā, protams, ar citu dzīvībām un tā tālāk. Mums jāatcerās par to, ka katrs ir svarīgs. Jā, un aicināsim cilvēkus noteikti, kuri vēl šaubās, kuri plāno doties uz 4.
poti, varbūt tomēr ienākt šajā kanālā, pirms izlēm ieskaties, ko tauta raksta, tur ir tūkstošiem ziņu, vēl analizēt, domāt. Varbūt pēdējo, nezinu, gribētos ieteikt palasīt grāmatu, ko man ieteica kolēģe, divas vēl lietas, saucas Džons Perkins, ekonomiskas slepkavas grēku sūdze par tādiem vispasaules procesiem, kas liek labāk saprast, kas notiek. Un pēdējo nemazāk svarīgi es gribēju pieminēt, ka mītingā, kad es gāju, es satiku studentus Ilzi Rozenbergu no kanālā Ļaujiet studēt bez diskriminācijas. Es ar viņiem sadraudzējos, mēs izveidojam biedrību un pateicoties visu spēkiem tika izveidota cilvēku tiesību deklarācija, kur ir pieejama 16 valodās, kuru parakstīja dažādi brīvi cilvēki no visas pasaules, un to gan es arī aicinu parakstīt. Tas nav saistīts ne ar vēlēšanām, ne ar ko, tas ir saistīts ar to, ka te mēs brīvi paužam savu gribu un gribam, lai ir pēc iespējas labāk. Tu esi abrīnojami, ļoti aktīva, un tiešām tāda aktivitāte ir ļoti, ļoti vajadzīga. Tu nes gaismu, un tu lasi šīs ziņas, tu atbildi cilvēkiem, tu to palīdz darīt. Dari tik daudz. Visi. Jā, ko tu vēlies novēlēt mūsu skatītājiem? Laikam tas galvenais būtu tad, kad mums kaut ko liek darīt, vai kad kādu no mums pasludina par sliktu vai nepareizu, skatīties nevis uz to cilvēku, kur novērš mūsu uzmanību, bet uz to, kas mums saka, ka viņš ir slikts. Vienalga, tas ir jautājums par šķelšanos. Ja man saka, ka tu esi antivaksere, man jāskatās, kāpēc tas cilvēks saka, ka tu esi antivaksere, ko viņš ar to grib panākt. Jo tu priekš manis esi brīvs cilvēks. Ja man saka, ka tajā valstī dzīvo slikti cilvēki, es varu piekrist, ka varbūt valdība, bet ne cilvēki. Mazāk sašķelt. Ja runa iet par pieminekli, tad saprast, ka tā ir motivētā ietekmēšanā. Mums nedrīkst šķelties nekāda iemesla dēļ, jo mēs esam vienkārši cilvēki, mēs neesam politiķi. Politiķi var darīt savā lietā, ko viņi grib, bet mums svarīgi saglabāt savu autentitāti, draudzēties, būt brīviem, priecīgiem, apvienoties, protams, un ne pret kādu no mums, bet par kaut ko labu. Paldies visiem drosmīgajiem skolotājiem, arī mediķiem, kuri atsaucās nākt šeit uz studiju runāt, kuri neklusē, aicinu visus runāt, neklusēt, jo mēs dzīvojam milzu melu laikmetā, kur masu mēdīji runā pilnīgi visus pretējos, lēpi, cenzē, ko arī rakstnieks Māris Ruks apstiprina, un ko mēs katrs, ja mēs analizējam, domājam, mēs redzam, un mēs nesam šo gaismu, un kā Māris Ruks saka, gaisma izlauzīsies, mēs tam ticam, bet mums visiem kopā ir jārunā, jānes šī gaisma, jāpalīdz tiem, kas ir smagi cietuši, to arī es cenšos darīt. Un tu esi īsta varone, noklausoties šo stāstu, var pateikt, paldies, ka tu esi, paldies, ka tu atnāc uz studiju. Paldies jums!